Esiet sveicināti! Pagājušajā nedēļā Ķīnas pilsētā Šanhajā pēc apmēram 2 mēnešu ceļojuma apkārt pasaulē nonāca zivju pārstrādes uzņēmuma Gamma A sūtītais konteiners ar šprotēm. Kā raidījumam apliecināja uzņēmuma vadība, lai aizsūtītu pirmo konteineru, iesākumā tika veikts nopietns papīra darbs tepat Eiropā. Konteiners no Rīgas brīvos ceļoja līdz Hamburgai, kur tika pārkrauts uz superkonteineru vedēja, kas apmēram 40 dienās to nogādāja Ķīnā. Ātrāki, bet dārgāki transporta veidi netika izskatīti. Galvenā problēma esot Krievijas vēlme neatļaut kaimiņu zemē aizliegto šprotu tranzītu cauri savai teritorijai. Šobrīd 10 Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumi ir izgājuši Ķīnas iestāžu certifikāciju, tāpēc liels nozares uzņēmēju grupa ir devusies uz Ķīnu, lai runātu par tālāku sadarbības uzsākšanu un paplašināšanu. Pagaidām vēl testa režīmā uz Latvijas sliežu ceļiem darbu sākus pirmā pašgājēja ierīce, kas domāta sliežu un pārmiju attīrīšanai. Iespējams, tas pašlaik ir lielākais putekļsūcējs valstī. Jā, tas ir milzīgs putekļsūcējs, lieljaudīgs. Paredzēts viņš ir piesārņotā balasta novākšanai no sliežu ceļiem. Galvenās darbības vietas ir paredzētas stacijas, kurās ir birstošo kravu un pārsvarā aprite. Tas ir šeit Rīga krasta, Šķirotava, Ventspils, varbūt nedaudz Jelgava, Daugavpils noteikti. Visas vietas, kurām cauri iet birstošās kravas. Kā sliežu un pārmiju attīrīšana notika līdz šim? Ar ekskavātoru, kā jūs redzat, tur nevar tikt iekšā gulšņu kastēs. Tātad vienīgais, kas tur iet iekšā, ir lāpsta. Dienā, cik, cilvēku brigāde, 5 cilvēki pa dienu, cik viņi var izdarīt? Ļoti minimālu daudzumu. Latvijas dzelzceļš plāno iegādāties vēl vienu šādu pašgājēju, kas nodrošinātu pareizu noslodzi iekārtām un darbu reģionos. Šodien rubrikā Ostas profesijas iepazīsimies ar loča darbu. Mēs atbildam par drošu kuģošanu ostas akvatorijā. Skaitāmies kā kapteiņu padomnieki no pieņemšanas būs Bravo līdz piestātnei, kad kuģis droši pietauvots. Palīdzam kapteinim ostā, pārdzinam ostas dziļumu, straumes. Esam lietas kursā par pašreizējo kuģu satiksmi ostā. Kāds tad ir loča darba grafiks? Dienā vidēji locis apkalpo 4 kuģus, bet maksimums nāk vaiņas laikā 7–8 kuģi. Un vidēji viens darbs uz kuģa prasa 2 stundas, varbūt arī vairāk, līdz 4 stundām. Rīgas brīvos vēsturē ir bijuši gadījumi, kad locis Rīgā atgriezies nevis ar loču kuģi, bet gan ar lidmašīnu, jo vētras dēļ nav bijis iespējams pārkāpt no kuģa uz kuģi, un brauciens ilgs līdz pat Dānijai. Bet tas jau pieder pie loču darba romantikas. Tas arī šodien viss. Uz redzēšanos!